Vēlos atbildēt uz cilvēku komentāriem, kuri raksta, ka viss šitas ir bullshits, tas vispār nestrādā, tas ir kaut kāds idiotisms un tas nevar būt. Es jums vēlos atbildēt. Priekš kam Maikam Taisonam bija treneris? Bet treneris bija. Un jūs arī zinat Maika Taisona rezultātus. Jūsos šīs pārliecības kāds ir ielicis. Jūs tikai domājat tikai to, ko jūs zinat. Tātad jūs šeit kā dvēseles ieradāties uz zemi ar tādu unikālo aicinājumu, ar vēlmi priecāties, ar vēlmi baudīt, dzīvot veselīgu, bagātu dzīvi. Bet tā kā jūsu bērnība pagāja jūsu vecāku, varbūt vecmāmiņu, varbūt vēl kāda sabiedrībā, šie cilvēki kļuva par jūsu guru vai jūsu skolotājiem. Šie cilvēki jūsos lejupielādēja pārliecības, kā jums ir jādzīvo, un kas ir pareizi, un kas ir nepareizi. Un tagad jūs sēžat un domājat, ka tas, ko izdarīja jūsu bērnībā, to, ko spēja paveikt jūsu tuvākie cilvēki, tas neskapēc nostrādāja. Redziet, terapija nestrādā. Terapijā es daru tieši to pašu. Tas, ko kāds ielika ticību par kaut kādām lietām, es viņu ņemu ārā. Un viss indikators ir jūsu dzīvē. Paskatieties savā kontā. Ja jums tur nepatīk skatīties, jums ir emocionāla trauma no bērnības. Paskatieties attiecības ar otro pusīti. Ja tās nav nokārtotas un nav patīkamas, tad emocionāli ir bērnībā trauma. Pie manī vērsās sieviete, kurai jau pāri 50 gadi. Un viņa nesaprot, kāpēc viņa nespēja nopelnīt naudu, kāpēc viss ir grūti, kāpēc viss ir sarežģīti un kāpēc viņai šitā jāmocās. Mēs nonācām 3 gados, kad viņas māte viņā ielika pārliecību par to, ka šī dzīve ir grūta, sarežģīta un šajā dzīvē neviens tevi nemīlēs. Viņa to visu atcerās kā tādu grūtu, emocionālu, smagu momentu. Tāpēc, ka tajā brīdī viņa pieņēma lēmumu dzīvot tālāk, kā māte viņai iemācīja. Bet viņa to kā dvēseli nevēlējās. Tajā brīdī viņai vienkārši nebija citu variantu. Ko tas nozīmē viņai tagad? Tagad viņa sevī tur joprojām šo te traumu. Kā rezultātā viņa nespēja nopelnīt naudu, un nespēja nopelnīt naudu, tāpēc, ka viņa neusticās šai te videi. Viņu pastāvīgi kāds apkrāpj. Viņa netic savam vīram. Vīrs ir pataisīts vājāks, kuru viņa pati kontrolē. Viņa netic sev un māca pārējiem neticēt. Un viņa šo pārliecību arī lejupielādē tālāk saviem bērniem. Tieši tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Šīs pārliecības mainot, mainās dzīve. Iedomājieties, ko šī sieviete spētu izdarīt ar savām finansēm un attiecībām savā dzīvē, ja viņa būtu ticējusi sev. Un cik gadus viņa ir pazaudējusi un enerģiju, mocoties, darot darbus caur grūtībām. Jo ir tāds teiciens, kādreiz cilvēkus audzināja priekš sabiedrības. Nevis priekš tā, priekš tevī. Bet, lai nopelnītu naudu, jums ir jāsajūt, ko jūs vēlaties darīt, kas jums patiktu darīt. Un tikai ar to, kas jums patīk darīt, jūs varat nopelnīt naudu. Bet pirms tam ir jāatbrīvojās no traucēkļiem, tātad no emocionālajiem blokiem.